no ko mums ir beidzot sērijas atbalstītājs. Un šodien tas mums ir X-Parts. X-Parts ir vieta, kur par vienu no labākajām cenām jūs varat iegādāties rezerves daļas savai mašīnai. Viņiem pašiem savs integrētais online katalogs, kurā jūs varat izvēlēties automašīnu savu, atrast viņai rezerves daļas, iegādāties un pie vajadzības arī pārbaudīt, vai tiešām būs sadarība ar jūsu VIN numuru detaļām. Lai nav tā, ka, piemēram, 3 varianti jūs esat paņēmuši nepareizo, viņiem ir opcija, ka var arī pārbaudīt un uzsūtīt pareizo rezerves daļu. X-Parts ir iestāde, kur mēs sadarbojamies arī darba vajadzībām. Bieži ir tā, ka, piemēram, rezerves daļas nav pieejamas, rādās visos mūsu populārajos piegādātājos, ka, piemēram, nav pieejama tāda rezerves daļa, tikai pēc pasūtījums oriģināls. X-Partā šī detaļa pieejama 2 dienu laikā, pieņemsim. Tāpēc es jums iesaku, Izmantojiet arī promokodu TDR, tādā veidā jūs dabūsiet 5% atlaidi savam pirkumam. Protams, X-Parts ir sagatavojuši arī man nelielu pārsteigumiņu manam begimotiņam. Tātad šeit ir vesela kaste ar rezerves daļām, lai es varu salikt kopā savu B6. Protams, es pievienošu aprakstā šo grozu, lai arī tu, kuram ir nosprādzis 1.9 TDI, varat salikt kopā savu mazulīti ar visām vajadzīgiem rezerves daļām, tā skaitā vārstvāku blīvi ar visām skrūvēm, cietās ARL galvas skrūves. Protams, Ina Black kompensatori, visi tie labās lietiņas, kas jums var noderēt. Protams, jūs varat editot to grozu, izņemt ārā jums nevajadzīgās lietas un sūtīt augšā. Protams, dīvaini, nav Continental. Bet Continental taču labāk redz, kad ir beigta. Bet neko, liksim Gates, jo Jānis atbalsta. Nezinu, kāpēc man tā ir ienācies. Es lieku principā vienmēr Gates siksnas, jo tās labi kalpo. Arī šo siksnu, man liekas, nevienā īsti nevarēja iegādāties atsevišķi populārajā piegādātājā, bet X-Partā viņi bija uz vietas pieejami. Tad, atcerieties to, ka X-Parts ir foršs katalogs, kurā jūs varat izvēlēties visas savas rezerves daļas vajadzīgās paši. Protams, jūs varat pārbaudīt ar viņu palīdzību, vai tās detaļas jums tiešām derēs, lai nav tā, ka jums atved nepareizos bremžu diskus, kas VAG grupā ir diezgan izplatīta problēma dažādiem izmēriem, tā skaitā arī BMW ar M-performance bremzēm. Tā kā lūdzu, izmantojiet, iepērkaties, un es ķeros pie darba. Laba diena visiem, labs vakars visiem. Tātad diena numur 2, kad darbojamies ap manu Audi A4 B6 EGE begimots, kurš šauja, viss notiek. Būtu labi viņu salikt kopā. Tātad, lietas, kas ir dabūtas. Vienradzis, lietota, vesela sadalas vārpstā. Tad nozīmē to, ka begimots ies pilnā jaudā. Varbūt dabūs 260 zirgus, nevis 250. Tad, kas mums ir? Tātad galva mums praktiski ir sagatavota, vajag pieslīpēt vārstus. Turbīna ir nomainīta asi, dabūts VNT. Liekam kopā turbo, liekam kopā galvu, satīram bloku un liekam visu kopā. Noteikti starp taimupsiem pastāstīšu tehniskās nianses kaut kādas, varbūt kādam noderēs darbā. Ja? Sākam ar turbīnas salikšanu, tur, baudat. Timelapses. Kāds smuku mati puisim pagaid. Liekas, tu bišķi sejas asits esmu. Bija čomiņiem aizbraukuši ar ričkiem pabraukāt pa Polijas kalniem. Smash. Bija labi. Vispār bija baigi forši. Bija labs detoks bija, teiksim tā, no visa ierastā. Protams, arī pārvērtēja savu spēju un nomauca uz purnu pret akmeni. Tā kā, moš kādu viņa ilgs no turienes, lai jūs varat pastīties, kādi tur bija skaisti skati. Un, pirms noskaņojamies darbam, vai ne? Un es ķeros klāt šim projektam, starp citu fonā. Es nezinu, vai man izdosies jums pafilmēt. Mums ir tāks, nedaudz bardaks. Mums ir reāli šis te golfiņš, kas stāv uz pacēlāja. Šis automobīls ir 4 dienās jāuzbūvē. Saprotiet? Tas ir Platīna, jaunais projekts, kur mēs gribējām filmēt un rādīt jums, bet viss ir tā vasara tā man skrien, laikam kā nekad nav bijusi tik īsa vasara kā šogad. Un neesam pabeiguši, un ir Drag Race festivāls, kur Platīns grib piedalīties, un mums ir tik daudz ko darīt. Turbīna, interkūlers, sprauslas, un tagad mēģinām tādā skriešanas režīmā 4 dienās uzspēt uztaisīt. Es varbūt uzmetīšu kameru, uzmetīšu kādu kadru vismaz, lai ir kaut kāds process nedaudz, ko jums parādīt. Bet noteikti šis bija interesants, ko jums rādīt, bet ir situācija, kas liek tā darīt.
Jā, vēl viena mašīna. Vispār neuzspējām uzbūvēt, bija plāna uzbūvēt kupēju ar turbīnām sarkano, kas dragreisā vienmēr brauc kopā ar mums. Nu, viņi nav dīzels gan, bet, nu, labi, varam jau palīdzēt. Bet, nu, vienkārši nesanāk laika visam. Tā kā, jā, darīsim to, ko mēs varam izdarīt. Sataisīsim vismaz Ilžukam, sievai manai Audi, jo viņai ļoti patīk tas B6. Iedomājieties, man ir paveicies. Manai sievai patīk A4 B6. Tādu laikam atrod. Tā kā es ķeros pie turbīnas salikšanas, kas nozīmē, ka viņi atkal labi ies, viņi atkal raus, cik mums tur bija. 5, 0, 100, jā. 5, man liekas, bija. Kaut kas tāds bija baigi labi vispār. Tā kā, jā, vajadzētu salikt to mazulīt, lai viņi atkal var prrrr un šaute un, es jau nevaru sagaidīt. Man liekas, tā man tāda interesantākā mašīna, nu, jautrākā, jo viņa ir tā kā sarūsējusi, viņu nav kur žēlot. Tas tā kā ir Traumatic and Dirty Rally mašīna, daily režīmam. Tā kā brauc visur, daudzi klapē, izskatās kaut kā, koiliņas, lietie diski normāli, jauda kaut kāda, nu, reāli tāds komplekts salasīts. Kur bauda braukt? Jā, beidz demagoģiju, sāc strādāt. Negribu neko darīt vienkārši. Varbūt tāpēc gribu salikt, lai var pagāst apkārt. Vēl skata jāiet skatē, tur būs visas bremzes jāmaina. Mēs ilgi būsim ar šito. Šitas tā kā ilgais ceļš kāpās notiksies. Jā. Nu, jūs ierakstiet komentārā to Platina Golfu. Nu, tad, kad šis video iznāks, viņš jau Platina Golfs braukāsies. Bet varbūt es varu kaut kādu vieglo versiju pafilmēt. Nu tādu. Diena 1, ko esmu izdarījis. Diena 2, ko esmu izdarījis. Diena 3, ko esmu. Varbūt tādu vienkārši apiešanu apkārt 5 minūšu. Un tad galā kā Ventspilī viņam ies. Varam tā izdarīt īstenībā. Tas būs pat prātīgāk. Un tas nozīmē to, ka jums būs vēl viens kaut kāds mazais vieglais video, ko no rīta pie kafijas apskatīt. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my... Tātad turbo ir salikts, bija neliels aizķeršanās, korpusā ir plaisa, augstā gala spārniņa nedaudz dabūjuši ir akmentiņas, smiltiņas. Ir nianses, bet turbīna, es domāju, ka strādās un varbūt uztaisīšu vēl vienu, ko nomainīt pirms ziemas, lai var, ja būs kaut kādas problēmas. Ja viņi strādās, es braukšu, kamēr viņi pārlūzīs, jo man uz šo mašīnu es mēģinu iztestēt tās 1856 turbīnas limitus, respektīvi, kurā brīdī viņa vienkārši uzsprāks. Tātad, labi, turbo mums ir salikts, ķeramies pie galvas, galva mums ir izšķērdība, jo galva ir bez plaisām pilnībā. Šis būtu labs izēja materiāls Stage 1 sportam. Bet, nu nē, viņi ies uz begimotiņu kā standarta galva. Bez nekādiem portētiem kanāliem, bez nekā, tātad, lai paliek tas pats konfigs, kad reāli ir standarta motors. Tātad, ko es esmu izdarījis kļūdu? Es trusim aizvedu šo galvu aizvedu trusim, bez vārstiem. Viņi piegriez leņķus pēc citiem vārstiem, ko tas nozīmē, ka man jāpārslīpē vārstī. Ir problēma ar vienu vārstu. Viņš bija, man liekas, ielikts maisā. Viņš bija maisā ielikts kopā ar pārējiem vārstiem, un viņš ir uzsits vienam vārstam, respektīvi viens vārsts otram vārstam ir iesits tā kā darba virsmā iesitumiņu. Un to vajadzētu tagad tā kā vīlīt smuki apslīpēt, sapulēt, lai viņš neķerās, jo viens vārsts sanāk, viss smuki iet iekšā, viens tā kā ķerās. Respektīvi sapucējam to vienu vārstu kātu, lai viņš neķerās vadīklā. Tad pieslīpējam visus vārstus, pārbaudam uz noplūdēm un liekam galvu kopā. Tuvojamies. Yeah.
Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flicks, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home, I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood. Nu, atvainojiet, ka atvilku jūs no timelapse skatīšanās, bet šeit tehniskā informācija tiem, kas paši dara. Ceru, ka fokus būs. Fokus, un vārstu redz. Tātad, lūk, kur ir tā frecijas vārsti ir vienīgie, kas principā labi kalpo. Nevieni TRV nekalpo, viņi plīst, viņi plaisā, viņi pa cietu, šie pietiekami mīksti. Kas it kā nav labi, it kā ir labi, vienlaicīgi, bet viņiem kvalitātes problēmas ir. Šeit ir tāda asa kants. Neskatieties maniem gariem nagiem, ja? Bez komentāriem. Sakopšos. Tātad šo aso kanti vajadzētu novirpot, noslīpēt. Šis ir tas, kas nozog lielu daļu flova. Tā kā ņemiet vērā, tie, kas paši kaut ko grib darīt, šo vajag noslīpēt. Vislabākais kur bišķīt pieslīpē, un tad tu redzi, līdz kurienai tev viņu vajag uztaisīt apaļīgu, to formiņu. Lūk, šajā brīdī redzēt pieslīpēt, ja sanāk iebraukt nedaudz iekšā šajā darba virsmā, tu uzreiz to redzēsi un varēs vēlreiz pieslīpēt tos vārstus pret sēžu. Tā kā, ieplūdus vārstus vajadzētu bišķi pielabot. Protams, ka viņiem, ja ir virpotais labs pazīstams, var paņemt arī biezumu nost. Kā jūs redzat, šeit ir diezgan biezs vārsts, un tur, man liekas, ja nemaldos, kaut 0,5 milimetru varēja droši grebt nost, un no izplūdnieka, man liekas, ka tikai neveselu milimetru varēja raut nost. Tā kā ņemiet vērā šo informāciju, aprakstā, protams, būs links, kur dabūt šos vārstus, jo šis arī ir svarīgi. Ielikšu uzreiz linkus izplūdes vārstiem, neizplūdes vārstiem priekšpumpa dūzes. Sweating my love, taking that tug out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. I'm 40, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the Tātad 2 stundas pazaudēts. Braucu uz Ikšķili, uz S-Engine. Kaut kāda kļūme mums ir sanākusi. Slīpēja vārstus, nevar pieslīpēt vārstus. Kaut kas nesanāk. It kā viss ir uz viņķi apgriezies, viss forši, bet netur. Tak garām. Iespīdina lukturīt, spīd cauri. Atklājās, ka ir šķībi sēžas. Un tad jautājums, respektīvi mainīja galvē vadīklas, slīpēja plakni, visu darīja. Vārstus nebija iedevis līdz, bet, džekiem parunāja, džeki teica, ka, esot ar citiem vārstiem saslīpējuši, viss ir kā labi, liec jauns vārsts, viss būs labi, bet redz, nebija labi, šķībi stāvēja. Tad mums 2 varianti, vai tiešām aizmirst piedzīt leņķus iegriezt pēc jaunajām vadīklām, vai otrs variants kaut kas aprātam nopeldēja un netika iegriezts kā vajag. Respektīvi, gribēju ar šito manuālo taisīt, bet man nepatīk, kad ar roku tiek iegrieztas manuāli. Man kaut kā labāk tomēr patīk, kad viss tiek izdarīts uz iekārtām, bet, redz, varbūt tā iekārta bija tagad nofeilojusi, un tāpēc šī bija iegriez, jo viņi tā kā pati centrējās. Es tur visu stāvēju blakus, visu skatījos to procesu, viņi tā kā ieliekās vadīklā iekšā, un pati galva tā kā nocentrējās pret to vadīklas brīvkustību, un tad sāk griezt to sēžu. Nezinu, kur notika problēma, bet labi, ka tika konstatēta, respektīvi, ja mēs ieliktu tā, ka tur slīp sagrieztājiem leņķiem vārstus, tad vārsti visu laiku darbības laikā tā kā šitā peldētu, un vienā brīdī cepuri nolūzīs. Tāpēc šis bija svarīgs faktors, ka tas ir jāizdarīts taisni. Protams, viņi pārbaudot uz galda tos vārstus, kur redzams, kad pūš garām, ar vakumu viņi turēja. Tā kā pieliekot vakumu to testeru, ko visi baigi, tā kā forši uz vakumu pārbaudīsim vārstus, vai viņi ir blīvi. Man nepatīk šī tehnoloģija. Es tā kā nekad neesmu viņas fans. Es vienmēr pārbaudu ar šķidrumu, vai tek cauri vai nē. Katram ir sava tā tehnoloģijas pārbaudīšana. Es vienmēr ar preklīneru leju iekšā, viņš smuki iet cauri, viņš visam iziet cauri. Ja tur ir kaut kāds neblīvums, viņš iztek cauri momentāli uz sitienu. Un kā es arī tagad konstatēju šo problēmu, tāpēc es vienmēr pirms es lieku, es nekad negribu, ka man iestādēs, kur es sadarbojos, ir salikta galva vadot, man nekad tas nepatīk. Jo es vienmēr pēc jebkuras vietas, es atvainojos visiem, kas ir meisteri tagad, bet es vienmēr pārbaudu. Kaut kas ienāca. Tāpēc es vienmēr visu pārbaudu, dubultā, un lai man nav problēmas ar šiem projektiem un darbiem. Labi, atbrauc Rasnais, a.k.a. Mārtiņš, tas, kas uz Zviedriju bija līdz, kuram nepatika ar cūku braukt. Tas man tagad sēdēs uz ausīm, nevarēs neko baigi pafilmēt. Es lieku timelapse, slīpēju vārstus, lieku kopā galvu un
Vajadzētu šodien taču salikt viņu obligāti. Nav vienkārši nav laika, ir tikai šodien un nav citas dienas. Ja es šo tagad neizdarīšu, tad mēs tiksimies pēc 3 nedēļām. Apmēram tā ir ar laiku. Ko tu gribēji? Neko, pafilmēšu tavu sienu. Tev atvērt halvi? Nu jā, parādīšu. Ar ko brauc Rasnais, kurš... Rasnais, ar ko brauc, kurš nodirš cūku, ka cūka esot miskast. Vai ne, Mārtiņ? Tā jau ir lēna, nekopta. Un tad pats vienkārši brauc ar Fordu. Nu labi. Mēs Fordu nekad redzējis. Tas senais skrūvēns, Jāni. Nē, es negribu viņu skrūvēt, nē. Es papilmēšu vienkārši Parāda visas nianses tā, lai visi redz, nu, ķipa. detalizētāk par Jā, projekta jā. gaitu. Cilvēkiem patiks pastīties. Vec bēņi, jā. Vec saimnieks un nofilmēt. Izsēdāt salons, Mārtiņ. Sūdīgāks kā cūkai, ne? Ar šito varētu pa Zviedriju pagāst, ne? Nē, jā, Jāni, tu pēc tam to skorpilu nofilmēt, tas pats labākais tur ir. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. He don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go. Tā, nu galva ir salikta, viss ir kārtībā. Uzliku uzreiz tandēmu sūkni. Neaizmirst, galvenais ir vadus ielikt iekšā. Sadalena ir ieskrūvēta. Nu, kaut kā šitā mums būs. Tas būtu tā. Tas mums tagad gaidīs. Kamēr Jānis satīrīs bloku. Tad mums vajadzētu visu blīvējušās vietas satīrīt, sapucēt un likt virsū galvu. Pa faktu. The clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. He don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row. Tā, ņemam pauzi atkal no timelapsām un parunāsim par lietām. Tātad motors ir praktiski salikts. Tātad sadals vārsts viss ir iekšā, viss tur sprauslas iekšā, termosproks sarglāts, tandēmnieks virsū, vadi ir ielikti. Jo jāizmirst, tad nevar ielikt vadus. Principā tas ir pumpadūs, šajā brīdī vārstuvāk var likt virsū, jo aizdedzis moments liekas ar tapiņām, kā jūs zinat. Tāda nākošā tēma, kurai mēs pieķeramies, te ir latviešu puiši kopā ar ķīniešiem uztaisījuši produktu. Un iedevuši man patestēt. Kam gan labāk dot testēt produktus, kā Jānim Lambertam, vai ne? Ir tīpaši, ja tas ir saistīts ar 1.9 TDI pasauli. Tad, tūlīt jums parādīšu, kas tas pa produktu ir. Tas mums ir pumpa dūzes vārstu vāks, kas ir uztaisīts no alumīnija. Tātad džeki te ir izdomājuši visu risinājumu. Der abiem modeļiem gan
A4, gan Golf 4. Nu, respektīvi, ir divās vietās kartera ventilācijas. Tātad galvenā doma, ka džeki šo bija taisījuši, bija tāda. Tā kā pumpadūzam ir problēmas ar blīves noblīvēšanu, dēļ plasmasas it kā vārstuvāka, tad visticamāk šeit radās šī lieta, ka vajadzētu uztaisīt savu vārstuvāku. Okay. Bet problēma jau ir, kāpēc nepiespiež vienkārši. Šīs gumijas nepiespiež, redziet? Viņas sasēžās un tāpēc vairs nepiespiež. Nopērkās blīvu komplekts ar jaunām skrūvēm un viss būs kārtībā. Nu, jā. Tad otra problēma – plasmas deformējās. Pašam ir bijuši vairāk gadījumi, kad šeit ausis vienkārši ir uzdeformējušās uz augšu un vienkārši takeļņa. Tas atrisinās, bet vislabākais, kas man patīk šajā visā, es domāju, ka šis nav produkts standarta mašīnām. Šis ir produkts vienmēr vīlētiem, paceltām jaudām, jo te ir divas kartera ventilācijas. Eļļa sadalītājs ir izņemts ārā, kas nav labi, tātad viņš vairāk varētu eļļus pļaut iekšā ieplūdē pēc šī dizaina, bet nu, te gan jau var kaut kā uzstādīt vecāka tipa to eļļu sadalītāju, tā kā, piemēram, ir AFN motoram. Tā kā tas arī, man liekas, ir atrisināms jautājums. Bet, nu jā, katrā ziņā šeit ir divas kartera ventilācijas, respektīvi var šo vārstvāku uzlikt virsū tādam auģim kā cūkai, tādu apmēram jaudu un izvilkt divas kartera ventilācijas uz kačtanku milzīgu, un tas noteikti palīdzēs viņam attīstīt vairāk zirgus. Nu, kaut kā tā. Es salikšu aprakstā visu, kā var iegādāties šo smuko produktiņu, tām, kam interesēs. Pats es tagad salikšu viņu virsū uz mašīnas, un es jums varēšu pastāstīt pēc uzlikšanas, kādas ir nianses, lai viņu uzstādītu. Viena lieta, ko es točni zinu un jau redzu un gribu izdarīt, es gribu šīs skrūves salikt uz līmi, lai nav tā, ka viņi man kāda izkrīt ārā, iekrīt rokerīšos un tur kaut ko noķīlē un tad nobeidzās piesim sadalas vārsta. Tāpēc sākam ar to, kad atskujam šīs skrūves un saliekam uz līmi. Nu, ziniet, vispār skrūvītes bija uz līmīt saliktas, tā kā tur viss ir kārtībā. Tātad komplektā līdzi nāk blīve, tas arī viss plāns likt ar tām vecajām skrūvēm. Bet tā kā es jau konstatēju to problēmu, ka tas nestrādās ar tām vecajām skrūvēm, tas es pasūtīju uzreiz blīvi ar jaunām skrūvēm. Protams, izplatītājs Latvijā, latvietis, kas to visu izplat no Ķīnas, viņam ir risinājumi, viņš ir atradis skrūves, kas ir ar labāku piespiešanas spēku. Rekur kodus es visu salikšu tagad apakšā, rekur ir kodi. Bet es domāju, ka šeit te nevajag neko jaunu zīlēt, ir vienkārši jāliek jauna blīve ar skrūvi komplektu un viss. Tāpat tā vārstvāka cena bija zema. Es nemācēšu no galvas pateikt, cik viņam bija cena. 180 eiro vai 130 eiro, nemācēšu teikt, bet es domāju, līdz montāžai es jau būšu noskaidrojis, un es būšu tur apakšā pierakstījis tagad cenu viņam. Līdz ar to tas noteikti ir lētāk nekā nopirkt jaunu plasmasas vārstvāku. Un tas noteikti ir labāk nekā likt plasmasas. Tā teku blīves fitments ir sūdīgs. Šī L-ringa blīve šeit tik labi nemaz nedara, bet ielikt var. Blīve ir īstā. Es jau te visu pārbaudīju, 2 veidu blīves nāk, un šeit es esmu uzsūtījis īsto. Tā, nu labi. Šis viss mums būtu. Baigā fancy detaļas man begamotam virsū būs. Nu, liekam jaunas skrūves. Es jums reiz parādīšu. Tātad man ir skrūves, kas ir vienreiz liktas. Šeit es biju salasījis no kaut kāda projekta auto. Un reku jūs jau redzat, kā pēc vienas pievilkšanas, kā viņi sasēžās tā gumīņa. Redziet, kaut kāda, nu nav daudz, nu cik ir apmēram. Kāds milimetriņš ir nosēdies. Nu grūti man jau būs jums tur tā izstāstīt, parādīt, bet ticat man, mērīt es nemērīšu. Nu, respektīvi viņš sasēžās un tā tas notiek. Šis jau būtu labs variants, ko likt, bet tā kā mums ir labs šīs sērijas atbalstītājs, mums nav problēmas nopirkt jaunu blīvi ar visām skrūvēm. Tā kā paldies X-Pārtam par šo burvīgo iespēju izdarīt visu pareizi. Nevis eksperimentēt un tad visu motoru noliet ar eļļu. Kaut kā tā. Jā, nu tādā ziņā viss tad smuki der. Viss smuki der. Tad es domāju, ka šeit var uztaisīt arī tūningu šitajās visās šo metāla daļu izņemt ārā, iemetināt starpsienas, lai vairāk to eļļu absorbētu, lai viņi tik daudz nenāk pa to karteru ventilāciju ārā. Nu, respektīvi, priekš tūningai vajadzībām šis labs pagaidām variants liekas. Redzēs, kā tas viss uz mašīnas tur izskatīsies. Jā, un blīvē šis viens stūris nedara, bet izskatās, ka tā nav problēma. Pa to nevajag iespringt šī daļa. Šī daļa bija šī neiegūlās, kā gribētos, bet redz, kad saliekam visu kopā, viņi tīri ok izskatās. Tā, tad šitā.
ražotājiem, pārdevējiem jāpasaka, kur nopirkt šo labāku. Lai viņš netērē naudu liekā lietā, ir labākas pieejamas tirgu silikona caurules tieši karteru ventilācijai. Es domāju, ka ziniet, ka es izdarīšu, es ielikšu vienkārši linku aprakstā, kur var nopirkt labāku. Tā nebūs reklāma apmaksāta, tā būs vienkārši jums vajadzīga lieta. Liekam uz mašīnas. Es tagad atcerējos, pa ko es gribēju jums pastāstīt, tad, kad es likās, ka es melot gribēju. Tātad, respektīvi, kad liek sadals vārpstu iekšā, galējie piespiedēji, abi divi alumīnija stūrīšos, kur ies blīvējošā virsma, pēc tam vārstuvākam. Blīvējošā virsma vārstuvākam. Es ieteiktu salikt, ir tāda blīvlaka, tā kā, tas nav galvas blīvēm, ir tāda sarkana, viņam pie sarkanas zils, es redzējis. Vai kaut vai hermētiķi iespiež, tā ir tā vieta, kur pēc tam var tecēt jums eļļa. It kā vārstuvāk esat uzlikuši, visu izdarījuši, blīvi salikuši, bet tek. Un tad bieži tek tieši no tās vietas. Aizmirsu piefilmēt, kad liku kopā. Bet gribēju pastāstīt, un tad aizmirsu. Un tad teicu, ka samalojos. Tā, labi, galva ir pievilkta, rokeri ir pievilkts, sadals vārpsts ir pievilkts, trauslis pievilkts, varam likt vārstuvāku virsū. Skatīsimies, kā viņš mums te izskatīsies un kā viņš mums derēs. Nav viss tik skaisti, kā gribētos. Tāda ir tā procedūra, uzstādīt. Ok, labi, ņemat to vērā. Viņš tik viegli vietā neiet, kā plasmasas vākas. Un viņam nebūs, kur nostiprināt zobsiksnes aizsargu, man liekas. Nebūs te tā kantīte, kas ir parasti šeit ir tāda kantīte. Ok, bet tā, derēt der. No vienas puses man prieks, ka Latvijā ir cilvēki, kas nodarbojās ar šo visu. Tā kā piedomā pie pumpadūzes nākotnes, izstrādā detaļas. Forši. Tas ir forši. Masīvāks tas vārstuvāks ir, tas ir skaidrs. Uzreiz redzu, viss tā baigi. Kā krieviem patiktu teikt, pri ķirkā iet. Labi, redzēsim, kā ieplūst kopars, vēl tas tā viss izskatīsies. Katrā ziņā, jā, plus ir tas, ka te var reiz piemetināt klāt tos ventilācijas un kaut kādam lielam jaudas bildam šis būs labs variants. Stokam, par stoku es nezinu, tas jums jāizvērtē pašiem. Protams, ka tā cena, ja jāpērk jauns oriģināls vārstuvāks, tad noteikti, ka pērkat šo un uzliekat un braukājat. Bet ja tie, kas grib nemainīt blīvi ar skrūvēm, tiem nebūs. Tam nebūs nekāda pasaka šeit. Tāpat būs jāpērk blīve un jāpērk skrūves. Labi, beidzam runāšanu, turpinam krāmēt viņu lēnām kopā. Life flex, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. We cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up. Tā, esam tikuši līdz brīdim, kur mēs viņu varētu piestartēt. Tad šeit ir tā nianse. Es nezinu, es esmu stāstījis, gan jau kā esmu stāstījis. Kad es daru tā, tagad motors ir pavisam tukšs, viņā nav eļas. Es griežu viņu tikai ar starteri bez kvālsvecēm, līdz atgaisojās degvielas sistēma. Kad atgaisojās degvielas sistēma, es pārbaudu eļas līmeni, vai ir nokrities. Ja ir nokrities, tad viss ir lieliski. Saskroju kvālsvecus un mašīnām vajadzētu pilkt no pusapgrieziena. Es tādu ar pilnīgi jebkuriem motoriem, kurus esmu sataisījis. Es nekad neļauju viņam rūt pa saucamo sauso. Jo bez kvālsvecēm būs lielāka motora apgrieziena, tātad lielāks eļas spiediens tiks uzcelts. Un tad tagad mēs tieši to darīsim. Mēģināsim barūcināt un dabūt eļas spiedienu augšā.
Jūs dzirdat, cik spēcīgāk var pagriezt motors, ka viņam nav kompresija. Pie šī pagaicosim degvielas sistēmu. Vai piepumpējās pilns tandēmnieks. Un startējam līdz nāk valstsacēm ārā, viegli migliņi. Tas nozīmē to, kad notiek, kad ir atgaisosies degvielas sistēma. Šis būs brīdis, kur es golfu video padusmojos šausmīgi uz golfu, jo degviela bija aizpatējis atpakaļ. Un tā kā nav man papildu sūkni nekāda. Jā. Man bija nācās manuāli ar muti uzsūknēt atpakaļ. Nu, jūs redzat, ja? Aiziet migliņi, smuki no visiem cilindriem. Mēs tagad liekam kvalsvetes un pārbaudam, vai ir pacēlēs nokrities eļas līmenis motorā. Ja būs nokrities, tad attiecīgi eļas sūknis būs izdarījis ar savu darbiņu. Un nu, skatāmies, cik ir eļas līmenis. Eļas līmenis minimums. Tātad tas arī viss ir noticis. Tātad viss motors ir saeļojies, līdz turbīnai nonākusi eļa. Nu, principā ideāls scenārijs, lai iedarbinātu motoru. Tātad atcerieties, ja jūs negribat kaut kādās nepatikšanās iebraukt, šis ir veids, kā pareizi iedarbināt motoru. Nevis vienkārši tur viņam bez eļas vajadzētu rūkt, viņš tam ir radīts, tur ir assembly loops iekšā. Nezinu, man nepatīk. Man tik un tā nepatīk, es vienmēr daru šādi. Tā kā iesaku arī jums šis tāds pievienotā vērtība no šiem video, uzzināt šādus mazos tips un triks. Eļa jau ir melna, momentāli melna. Tas motors vienkārši ir aizd, un tālāk jūs jau zināt. Nu ko, skrūvējam iekšā kvalsveces. No, live action, ja? Pumpa dūzes pret VP. Golf es laikam kaut kāds, nezinu, 12 vai 20, ne 20 minūtes laikam nomocījos. Lūdzu. It's back alive. Atpakaļ ierindā terorizēt cilvēkus. Es lieku līdz galam kopā. Cik viegli, ne? Ko, Dāvi? Ko? Apnīti tā nav. Ne? Ar apnīti jācīnās, ar mīlestību jāpieta. Pumpadūzim vienalga, viņam nav jūtu. Viņš dara darbu, vienkārši darba darītājs. Tā, bišķi izveidināšana liek kopā priekšu. Look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brenner, have they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Nu ko, sausais atlikums, B6 ir gatavs. Nu gatavs nozīmē rūts.
un pārvietojās, jābrauc ir uz skati. Ātrumu kloķim vajag šifteri šifteri, bet apakšā daļu no cūkas paņemt. Cūkai ir atnācis tas bilete, tātad respektīvi jāsaka taisa tagad cūka, lai no viņas paņemtu detaļu, ko uzlikt šeit un braukt uz apskati. Tātad jāpasūt, man vēl ir pāris detaļas, ko es esmu konstatējis, kur vajag lietotas detaļas. Kaut kā tā, kā jau redzat, iztestēju šauja, viss notiek, var just, ka ir vairāk atkal turbospiediens, ka dzīvīgāk rūc tas motors, tātad tas viss ietekmē viņa darbspēju. Kaut kā tā, es nezinu, kā man darīt pareizāk. Šī ir viena epizode, sorry, darīsim tagad tā, ko pa dienu paspēju, to jūs arī skatāties. Es domāju, ka jums arī tā patiks, nevis šās garās 3 mēnešu filmēšanas, un tad sanāk 40 minūšu epizode, vai ne? Tā kā viss, šodien tas man arī viss, es esmu piekusis no šī visa darba, bet, rezultāts ir. Mašīna ir salikta, un, gribas, protams, izšaut aplīt, bet nav jau tās apskats. Tehniski, kā es ielieku cūkai šifteri, tā es varu uzlikt šifteram braukt uz skati, bet tā kā tuvojas Ventspils Drag Race festivāls, un es vēl neesmu izdomājis, kuru mašīnu es tur gribu piedalīties, vai ar golfu, vai ar cūku, vēl nezinu, vēl domāju. Jūs jau, kad to skatīsieties, jūs zināsiet, ko es tur biju. Respektīvi, jebkurā gadījumā, lai brauktu ar golfu, man vajag golfu nedaudz paramontēt, ko jūs arī redzēsiet. Ja man vajag braukt ar cūku, man arī vajag nomainīt to šifteri, uzlikt to bileti. Līdz ar to tad parādītos arī noņemts priekš šīs mašīnas. Un, bet noteikti par šo nedēļu, kas tagad būs, es nekādu skati neaizbraukšu, jo vienkārši man nebūs tam laikā. Es jums minēju par to golfu projektu, kas man jāuztais. Mēģināšu jums piefilmēt kaut vai bišķiņu, bet mazu, kaut vai kaut kādu video par to golfu, kas notiekās. Šoreiz viss. Paldies atbalstītājiem, X-Parts, kur palīdzēja sadabūt visas detaļas. Džekiem par vārstvāku. Es nezinu, vai tas man ir kaut kāds ieguvums tagad, bet es noteikti domāju, ka es būšu īstais cilvēks, kas viņu iztestēs. Tā kā es viņu noteikti ielikšu slodzē, un es jums noteikti pēc kāda laika pateikšu, kā ar viņu iet, vai viņš ir sācis tecēt, vai ir kaut kādas problēmas parādījušās. Ja viss būs lieliski, tad es jums to arī pateikšu, un jūs varēsiet noteikti pēc visiem aprakstiem paņemt, nopirkt, iegādāties. Patreiz viss. Atvainoties par garajām timelapsēm, bet viņš atkal šaujē. Skaists vīrietis ar melnu seju. Tā visiem. Piesakojiet kanālam. Pasakiet draugiem, ka ir tāds kanāls, kur Janka mokās ar savām miskastēm. Dabūnam tos subscribers vairāk. Man vajag no tā YouTube vairāk par 40 eiro no video. Ja? Jūs saprotiet taču. Un par to donation linku, tā kā ziedojumu linku. Es par to padomāšu, es par to izdomāšu, kā to izdarīt juridiski pareizi, lai nav tā, ka man vic vienā vēl kā dienā. Un Jānīti jāsamaksā būs. Un Jānim nav ko. Tāpēc es to sakārtošu, un tad mēs varēsim uztaisīt tādu mazu supportu vietiņu. Jūs paši saprotat, no katra YouTube video vidēji ieguvums ir 30 līdz 70 eiro, līdz ar to tas YouTube filmēšana ir tāds tā kā hobijs šajā visā pasākumā. Parādīt jums, tā nav nekāda biznesa, nekas tāds Latvijā, tas nav iespējams vienkārši. Ja mēs veidot saturu krievu valodā vai angļu valodā, tad noteikti, ka būtu labāk rezultāti, un noteikti mēs no šī visu pelnītu un dzīvotu zaļi un skaisti. Bet ir tā kā ir, tāpēc es izdomāšu ar to donation linku. Mums kaut kas, man viens džeks ieskaitīs kaut kādu naudu Phaeton budžetā, es ātrumā nezināšu vārdu uzvārdu. Es jau tu pierakstīšu pēc tam klāt. Un es nolikšu to naudu viņa Phaetonam. Nav pazudus, viss būs kārtībā. Vienkārši šobrīd es viņam neceļos klāt, bet es ielikšu viņa aploksnītē, ka tur ir naudiņa ieziedot konkrētiem mērķim. Ja? Tā kā viss kārtībā, nekur naudu nepazudīs, un tagad es viņu iztērēšu, tas arī atskaitīšos uzreiz. Visiem tā. Ķīlēt dīzeļus. Būsiet priecīgi kā es. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them heels, we running up. Hotel bar after the gig.